Adobe Photoshop CS3 klonēšanas instruments. Tātad mums ir bilde, un mums vajadzētu tā kā novākt šo te statīvu, novākt šo te gaismu, un vēl grīdas. Uz grīdas ir viss kaut kas, un uz sienas ir dažas lietiņas, kas mums nav vajadzīgas. Tātad, kā mēs darām? Sākam ar to, kad uztaisam jaunu slāni, ievelkot bildi vienkārši uz New Layer pogas. Pēc tam mēs jau ņemam šo te instrumentu, kas saucas Rectangular Marquee Tool, iezīmējam lielāko daļu no šī te laukuma līdz pašai malai un pievilksim viņu vienkārši Free Transform, Ctrl T, pievilksim viņu, izvilksim ārā no kadra tā, lai mēs viņu neredzētu. Tagad, kad gaisma ir pazudusi, taču vēl joprojām mums ir statīvs. Statīva aizvākšanai mēs lietosim klonēšanas instrumentu. Tātad paņemam, uztaisam jaunu slāni, vienkārši nospiežot uz slāņa, izvēlamies, tā, ko mēs izvēlamies, izvēlamies Clone Stamp Tool, mums parādās tāds aplīts, mēs varam mainīt izmēru, spiežot kvadrātu iekaviņu lielāku vai mazāku, un turot Alt uz klaviatūras, mums parādās tāds kā mērķītis. Ar to mērķīti mēs izvēlamies pēc iespējas tuvāku lauku mūsu izvēlētajai vietai, kur mēs gribētu aizkrāsot ciet, nospiežam peles kreiso pogu, un no tās vietas tad mēs arī ņemsim to materiālu. Un tagad braucam pa statīvu, un mums viņš mistiski pazūd. Tagad nobraucam vienreiz, turpu šurpu. Viņš mums noklonē arī citas vietas. Atlaižam un braucam vēlreiz, un atkal šis te instruments ņem no tās vietas, un mums liek pikseļus tajā vietā, kur mēs gribam. Tagad mums ir šādā virzienā jānoklonē, izvēlamies atkal, Alt turam, nospiežam un braucam tik pāri, kamēr mums viss pazūd. Tā, vēlreiz. Un tā, mēs esam tikuši vaļā no statīva. Tagad mums ir palikušas uz grīdas visādi punktiņi, visādas nesmukas lietiņas, tās mēs aizvācam ar šo te pašu instrumentu. Tātad, vai arī mēs varam lietot citu instrumentu, kurš vieglāk strādā, saucās Spot Healing Brush Tool. Viņš ir atrodams tur, kur ir tāds plāksterītis. Tātad izvēlamies to, izvēlamies mazliet lielāku, un ar šo instrumentu mums nekas nav jāiezīmē. Mēs vienkārši tikai sākam braukt pa nesmukajām vietām, un viņš mums pats automātiski aizkrāsot tās ciet. Kāpēc mēs nevarējām izvēlēties šito instrumentu sākumā? Tāpēc, kad tik lielu objektu, kā piemēram tas statīvs, ko mēs krāsojām, viņš nevar paņemt, jo viņš skaita visus pikseļus apkārt, un tad, ja gadienā jāiezīmē kaut kas šausmīgi liels, tad tik labi tas instruments nestrādā. Šis instruments strādā labi tikai uz maziem priekšmetiņiem, kādiem punktiņiem, pumpiņām, netīrumiem un tādiem līdzīgiem darbiņiem. Tātad mēs varam samazināt, pievelkam mazliet lielāku to bildi, varbūt pat uz 100%, lai tā kārtīgi mēs varam redzēt visas lietiņas. Mēs varam arī turēt un pavilkt, tad viņš iezīmē to visu, un mēs varam vienkārši aizkrāsot ciet visas nesmukās lietiņas. Un tā un tās, kuras krīt visvairāk acīs. Tā, šeit ir kaut kāda svītra, es pamēģināšu viņu arī aizkrāsot ciet. Nezinu, kā man izdosies. Tā, vēl
spiežu, velku. Nu, sanāca tīri tā neko. Tā, skatāmies. Šeit ir kaut kādi gaiši punktiņi. Tos mēs aizkrāsojam ciet. Pavelkam atpakaļ uz šeieni. Šeit ir tādi lielāki. Es nezinu, kā tie man sanāks. Nu jā. Ar tiem viņš ir diezko labi netiek galā. Bet, nu, tie tik traki netraucē. Kā braucam augstāk. Braucam vēl mazliet augstāk. Tā, šeit. Šeit. Tā, vēl mazliet šeit. Un šeit. Un gandrīz jau viss ir ideāli. Tā. Braucam ar navigatoru vēl uz augšu. Tā, te mums ir viss kaut kas. Un, te ir tāds viens liels kaut kāds caurums sienā. To mēs aizvācam. Tātad te mums ir kaut kādas nelabas lietas. To mēs arī nobraucam ar šo te un varam veiksmīgi aizvākt. Ja gadienā mums nesanāk tik veiksmīgi aizvākt kā tagad, jo fons ir diezgan vienmērīgs, tad ir visādi citādi instrumenti, kurus var izmantot. Nu, pamēģināsim vēl nedaudz šeit. Pamēģināsim tā te. Dažreiz labāk ir tikai pāris reizes nospiest. Spiežam. Un mums praktiski šis te viss vairāk vai mazāk izlīdzinās. Tā. Nu ko? Tagad mēs varam paskatīties bildi, kā viņi izskatījās pirms. Tā. Un tā, pirms viņi izskatījās tāda. Tad mēs aizvācām gaismu. Un tad mēs aizvācām visu pārējo. Tā. Saspiežam slāņus. Un tas ir apmēram viss.